kara sākumā pirmo reizi vedām dronu uz Sergijam, nebija vēl tādu porcelāna dronu. Jā, bija droni, jā, bija porcelāns. Bija daži traki latvieši, kuri iesaistījās šajā akcijā, un bija Sergijs. Pie Sergija mēs aizbraucām pirmo no daudzām reizēm. Un kopš tā laika ļoti daudz kas ir mainījies. Ja ar Sergeju pirmajā tikšanās reizē runājām par droniem, kas var palīdzēt kājniekiem pildīt savus uzdevumus, tad šobrīd Sergijs ir rotas komandieris, pat vairāk rotu komandieris jau bezpildu spēku vienībā, bet par to jau mazliet vēlāk. Papildus Sergejam mūsu rūpju lokā iekļuva arī daudz citas vienības, kuras mēs apciemojām arī savos tālākajos braucienos uz Ukrainu. Bet Sergejs mums vienmēr ir palicis tāds kā mīlulītis, un ar viņu mums ir īpašas attiecības, jo gluži vienkārši viņš mums bija pats pirmais, ar kuru mēs sākām sadarboties. Tāda drūmākā lapas puse mūsu draudzībām bija 2023. gada nogale, kad Sergejs pazaudēja te visu savu rotu. Un Sergejs kopš tā laika vairs nav bijis tāds kā agrāk. Pēc kāda klusuma brīža, kurā es nezināju, ko viņam teikt, Sergejs atkal uzsāka sarunu. Un tobrīd viņš formēja rotas jau armijas bezpilotu spēku bataljonam. 411. bataljons un jau pulks. Un šajā pulkā zina latvieši, tie ir tie trakie, kas laiku pa laikam pie viņiem brauc un apraksta dronus. Uzrakstītie vārdi dodot papildus atbildības sajūtu. Jā, un tie ir latvieši, kuri pirmie sagādāja viņiem eksperimentālās dārts lidmašīnas, kuras nebija tobrīd iekļautas standarta armijas apgādē. 13 lidmašīnas nonāca pie Sergeja, tās visas sarūpēja latvieši, un no 13 lidmašīnām mērķos trāpīja 11. Tas ir ļoti labs rādītājs, un šo rādītāju uzreiz pamanīja bataljona vadība. Un jau nākošajā mēnesī šīs dārts lidmašīnas tika iekļautas armijas standarta apgādē. Tobrīd mums bija āķis lūpā un gribējās spērt nākošo soli tālāk, un tā pagājušā gada nogalē latvieši sarūpēja naudu priekš lidmašīnas vārdā Siči. Tas jau ir cits līmenis, un tā ir izlūka lidmašīna ar termokamerām, un šī lidmašīna ir izmantojama vairāk kārtīgi. Un tādā veidā latvieši atkal pierādīja, ka var, un Sergeja vienība tikko ir sākusi ar šo lidmašīnu strādāt. Kad jau likās, ka kādu brīdi atpūtīsimies, aiz okeāna galvenais klauns izmainīja spēles noteikumus. Un Sergeja rotas, kuras ir izlūku rotas, šobrīd kļūst par atslēgas elementiem izlūkošanas datu iegūšanā. Un viņiem taču papildus visam ir arī Siči, kurš var lidot pat 100 km ienaidnieka aizmugurē. Jā, bet tam vajag papildus baterijas un arī kādus papildus elementu signālu retranslēšanai. Šis ir mūsu kopējais stāsts. Porcelāna droni jau ilgi nav tikai porcelāns un droni. Tie ir desmitiem un pat simtiem cilvēku, kuri jau zina Sergeju, zina arī Baķu, zina Smilas 100, zina mūsu dronu pilotu skolu, zina Pakrauskas paramediķus, zina Sergeju kaķi. Un ja esi saņēmis šo video no kāda sava drauga, visticamāk šis tavs draugs arī ir to labas gribas cilvēku vidū, kuri zina visus šos mūsu frontes stāstus un piedalās tajos personiski, iespējams pat jau gadiem. Un es nebaidīšos apgalvot, ka šis tavs draugs vienu otru reizi dodoties gulēt, klusi aizdomājas, ka viņš atkal ir spējis izdarīt kaut ko reālu, lai kāds karavīrs Ukrainā atgrieztos mājās. Ja esi saņēmis šo video, uztver to kā aicinājumu pievienoties, lai laiku pa laikam arī tu piedzīvotu šādu sajūtu. Jo iespēju ir ļoti daudz. Kaut vai шī pirmā Sergeja SOS. Доброго дня. Це комплекс Сич, літак, на який ми збирали з вами кошти. Але тепер потрібно зібрати необхідну суму 400 тисяч гривень на ось такі два акумулятори, котрі дозволяють цьому літаку летіти більше як 100 кілометрів в сторону ворога.